Pilnīgi ok, ja tev šī kursa laikā rodas jautājumi, rodas neskaidrības, rodas šaubas, rodas uztraukumi un tā tālāk. Tas ir viss normāli un tā ir daļa no procesa. Bet ir svarīgi visas šīs lietas atrisināt, un labākais veids, kā to atrisināt, ir uzdodot jautājumus. Un šajā video es vienkārši ātri gribu pieskarties tam jautājumam, kā pareizi uzdot jautājumus. Jo tas ir ļoti svarīgi. Kāpēc? Tāpēc, kad liela daļa no atbildes, ko es varu sniegt, tā kā manas atbildes kvalitāte ir atkarīga no jautājuma, kuru tu uzdod. Un ja tu uzdod tādu ļoti vispārīgu un tādu, principā, nekonkrētu jautājumu, tad tu vienmēr saņemsi arī nekonkrētu atbildi. Piemēram, tu rakstītu, man nekrīt svars, ko man darīt? Es tev teiktu, turpināt procesu, jo tur nav pietiekami daudz detaļas, lai es tev varētu iedot konkrētu atbildi. Un tad, ko nozīmē konkrēts jautājums, ko nozīmē specifisks jautājums? Tātad tā formula īstenībā ir pavisam vienkārša. Numur 1, vienmēr, kad tu uzdod jautājumus, sāc ar to, pie kuru uzturu tu šobrīd pieturies. Vai tu esi pie low-carb uzturu, vai tu esi pie keto uzturu, vai tu esi pie gavēšanas, jo bieži vien ir tādi jautājumi, kur atbilde būs atšķirīga no tā, kur uz vienu to pašu jautājumu atbilde būs atkarīga no tā, pie kuru uzturu tu šobrīd pieturies. Tāpēc vienmēr sāc ar to, es šobrīd pieturos pie low-carb uzturu, un man ir tāda problēma, vai man ir tāds un tāds jautājums. Tātad, tu sāc ar to, ka tu pasaki, pie kuru uzturu tu šobrīd pieturies. Numur 1. Tad tu uzdod specifisku un precīzu jautājumu. Pieņemsim, tev ir kaut kāda neskaidrība, tad tu saki, ok, es pieturos pie low-carb uzturu, un man īsti nav līdz galam skaidrs, pēc kādiem principiem es varu izvērtēt, kuras augļus es varu ēst un kuras augļus es nevaru ēst. Piemēram. Un ir svarīgi uzdot tādu ļoti konkrētu jautājumu. Un te jautājumi, kā es pirms tam teicu, varbūt vairāki, viņi varbūt daudz, tas ir pilnīgi ok, bet ir svarīgi tos jautājumus definēt ļoti precīzi. Un ir tīpaši, ja ir jautājumi par kaut kādiem veselības simptomiem, pašajūtas simptomiem un tādām lietām, tad ir svarīgi iedot pareizās detaļas, pareizo kontekstu. Piemēram, ja tu pamani to, ka tev ir sācis lēkāt asinsspiediens, tad tu nesaki man, Kārli, man lēkā asinsspiediens, ko man darīt? Uz šādu jautājumu es nevaru iedot tā kā tev specifisku atbildi. Ir svarīgas visas pārējās detaļas. Tātad, numur 1 būtu, Kārli, es pirms 2 nedēļām sāku ketogēno uzturu. Tagad man ir sācis lēkāt asinsspiediens. Tas lēkā no augšējais ir 100 līdz 160, apakšējais no 80 līdz 100, piemēram. Viņš ir sācis lēkāt. Man tā nekad nav bijis pirms tam. Šāda problēma ir parādījusies pirmoreiz. Kā man rīkoties? Tagad zinot pareizo kontekstu, es varētu iedot tev daudz specifiskāku atbildi, kā rīkoties. Jo visas šīs mazās detaļas ir ļoti svarīgas. Un te vēl varētu, šim jautājumam pat vēl varētu pielikt klāt. Tātad man lēkā asinsspiediens, pirms tam tā nekad nav bijis. Es ketogēno uzturu uzsāku pirms 2 nedēļām. Es lietoju joprojām zāles, es devu neesmu neko mainījis. Viss notiek tā kā pirms tam nekas nav mainījies, tikai un vienīgi ketogēnais, tikai pats uzturs. Un zinot šo pareizo kontekstu, es varu iedot daudz labāku atbildi. Jo, piemēram, ja tev šis asinsspiediens ir sācis lēkāt, bet tu nepieminētu to, kad, piemēram, tu izdomāji uz savu galvu ņemt zāles nost, tad atbildi, ko es tev iedošu, nebūs pārāk noderīgi, jo tā problēma visticamāk bija tā, ka tu pats uz savu galvu zāles noņēmi nost. Visas šitās mazās detaļas ir ļoti, ļoti svarīgas. Un tāpēc vienmēr, kad tu uzdod jautājumus par kaut kādu problēmu, ar kuru tu saskaries, iedod pēc iespējas vairāk detaļas. Jo vairāk detaļas, jo labāk. Un, ja ir šausmīgi daudz detaļas, ja tu domā, ka tev ir gan arī pusi savu dzīves jāizstāst, tā gan arī nekad nav, bet ja tu domā, ka ir daudz detaļas jāiedod, lai noskaidrotu kaut kādu, lai atrastu risinājumu kādai problēmai, tad vislabākais risinājums būs nevis Facebook grupas vai live, bet tad vislabākais risinājums būs šo problēmu aprakstīt un savu situāciju aprakstīt individuālo dalībnieku anketā, tur iedod pēc iespējas vairāk detaļas, tur uzdod konkrēto jautājumu, un tad mēs tam varēsim iziet cauri triecienzonā. Bet kā jau es teicu, tā kā jūs uzdodat jautājumus, ir svarīgi, ka tu sāc ar to, pie kurus tur šobrīd pieturies,
ja tu jautā ja tev ir jautājumi, teiksim, par konkrētiem video, tad tu saki, es šobrīd pieturos pie low carb uztura, es noskatījos to un to video, man radās tāds un tāds jautājums. Vai arī es pieturos pie tāda un tāda uztura, es pirms tam dzirdēju, ka būtu jādara tā un tā, šobrīd Kārlis man saka, man ir jādara kaut kas savādāks, kāpēc tā? Un tādi konkrēti jautājumi ir ritīgi vērtīgi, tāpēc, ka viņi dod man iespēju arī iedot tev uzreiz konkrētas atbildes. Tāpēc, kā jau es teicu, vienmēr centies uzdot specifisks jautājums, mēģina aprakstīt to situāciju pēc iespējas skaidrāk un patur prātā, kad es tavu situāciju nezinu, ja tu viņu neesi izstāstījis līdz galam. Es zinu, ka jūs zinat savu situāciju, bet ja tu neiedod man pareizās detaļas, tad man ir grūti iedot tādu labu un kvalitatīvu atbildi. Pirms tu vienmēr publicē savu jautājumu, vienkārši ātri sev pajautā, vai no visu, ko es esmu uzrakstījis, ja kāds nezinātu manu situāciju, viņš varētu saprast, par ko es runāju. Un tas ir parasti tas jautājums, kas palīdz. Varbūt kaut kādas detaļas, kas palīdzēs kaut kādām papildus detaļām vēl uzpildēt galvā. Bet tā kā galvenais nekautrējoties uzdot jautājumus, vienkārši cenšamies uzdot specifiskus un tādus konkrētus jautājumus, lai varētu saņemt pēc iespējas kvalitatīvāku atbildi.